Sveiciens visiem. Paldies kolēģiem par jauko ievadu. Es ceru, ka es tāpat varēšu līdzīgi interesanti vismaz jums pastāstīt par M&A darījumiem enerģētikas nozarē un atjaunojamajā enerģijā. Es pats esmu Nauris Grigels, Sorainen partneris, zvērināts advokāts, un mana ikdiena ir saistīta ar vispār darījumiem, ar M&A un enerģētikas nozaru un atjaunojamie resursi. Tas ir viena no tām jomām, kurā es arī darbojos un attiecīgi vadu darījumus un palīdzu klientiem. Tātad, pirms šīs prezentācijas domāju, ko jums pastāstīt, jo laiks ir ierobežots, un es domāju, arī jums nav interesanti klausīties garas un detalizētas prezentācijas. Varbūt tāpēc es tādos 3 blokos savu prezentāciju sadalīju un mēģināšu pastāstīt varbūt no savas puses tos novērojumus, ko mēs redzam šajos M&A darījumos, tieši kas saistīti ar enerģētikas nozari un tieši ar atjaunojamiem resursiem. Tātad, pirmkārt, kādas darījuma struktūras tiek izmantotas? Pirmais, pats vienkāršākais, patiesībā varbūt ne pats vienkāršākais, bet pierastākais darījums ir daļu pirkuma darījums. Pirms 4 gadiem aptuveni, tad, kad diemžēl sākās karš Ukrainā un arī Latvijā ļoti straujiem soļiem sāka attīstīties šī atjaunīgās enerģijas nozara, šādi vienkārši daļu pirkuma darījumi, bez nekā cita, bija ļoti izplatīti. Protams, arī šobrīd tas notiek, tāpat ir, bet varbūt tālāk arī pieminēšu šīs ja tā var teikt, modifikācijas, kas šajos darījumos jau šobrīd notiek, jo daļu pirkuma darījums kā tāds dažkārt vairs nav pietiekams, lai attiecīgi panāktu to, ko puses vēlas. Bet joprojām šādi darījumi notiek, un tie parasti notiek pamatā vienmēr ir daļu pārējais darījumi, ko mēs, protams, redzam, ja pirms 3-4 gadiem bija ļoti, ļoti daudz darījumi, kuros tika pārdoti uzņēmumi, kuros projekti bija, teiksim, šī attīstības stadija, ko es teicu uzrakstījis, tie bija tādi, kas vēl nav pat būvniecības stadiju sasnieguši, vai varbūt pat ļoti tālu no tās ir. Šobrīd, protams, tādi ir, ja vēl kāds ir, tad man kādu laiku jau nav gadījies, bet šobrīd šie projekti jau, kas nonāk darījuma tirgu, ir krietni, kā tas latviski varētu būt, mature, pieauduši, nobrieduši projekti. Un es domāju, jau pilnīgi noteikti darījuma standarts ir tāds, ka šie projektu SPVs, šīs SIES parasti, tiek pārdotas jau tad, kad projekts kā minimums ir sasniedzis vai tūlīt sasniegš šo ready to build stadiju. Un arī, protams, arvien vairāk parādās hibrīd projekti, kas kaut kādā ziņā arī šo darījumu tirgu, kā mēs redzam, arī atdzīvina. Jo vienu brīdi bija tāds nedaudz krass klusums iestājies, jo ļoti daudz saules parki bija, teiksim tā, pieejami tirgu, kas varbūt tādu vai citu iemeslu dēļ, varbūt šī interese par viņiem mazinājās. Šobrīd ar šiem bateriju papildinājumiem, tā var teikt, tirgus un darījuma tirgus atdzīvojas. Nākamais, ko dažkārt klienti izmanto šo darījumu veikšanai, ir šie kopuzņēmumi. Faktiski tas nozīmē, ka iespējams tam apakšā arī kaut kāds daļu pirkuma darījums, bet pēc būtības apvienojas profesionāls, kam ir zināšanas, ar profesionālu, kam ir nauda, un nodibina kopīgu uzņēmumu vai pārņem daļas esošā projektā un turpina šo projektu attīstīt uz priekšu jau kopā. Privātais kapitāls arī noteikti ir tas, kas arvien vairāk, jau kādu laiku, bet arvien biežāk un arvien vairāk ienāk šajos projektos, un tur arī es atvainojos pa angliskajiem izteicieniem, es īsti nevarēju ātrumā izdomāt, kāds varētu būt latviskais nosaukums, bet šie forward funding mehānismi parādās. Tas ir faktiski privātais kapitāls, nāk iekšā projektā, pērk šo projektu, finansē šo projektu, bet ideja ir tāda, ka galīgais pirkums notiek tad, kad projekta būvniecība, vienkārši projekta būvniecība ir pabeigta, projekts ir sasniedzis COD, sāk ražot,
tad notiek šis darījums. Līdz tam pircēja atbildība ir finansēšana, pārdevēja atbildība ir attiecīgi projektā novešana līdz COD. Un kas vēl tiek, un, teiksim, ja parastā M&A procesā ļoti, ne ļoti bieži, bet salīdzinoši bieži izmantoti mehānismi, tad arī esam pamanījuši arī, ka atjaunojamo projektu M&A tiek parādās šī share swap mehānismi, faktiski, kas nozīmē, ka pārdevējs saņem nevis naudu uzreiz, vai vismaz nevis pilnā apmērā naudu par projektu, bet saņem daļas kādā lielākā holding sabiedrībā, attiecīgi kļūst par, ja tā var teikt, partneri šim private equity fondam, un tālāk jau pie lielāka exita, kad private equity fonds savu portfeli pārdot, tiek pārdots arī šīs apmainītās daļas, un tādā gadījumā arī šim attīstītājiem iespējams ir kā šis lielākais, šis pievienotā vērtība, ko viņš no šī projekta var saņemt. Tas par darījumu struktūru. Pavisam īsi tātad par juridisko izpēti, kas M&A darījumos joprojām, nevis joprojām, bet vienmēr ir diezgan nozīmīgā sadaļa. Es noteikti esmu, teiksim, piekrītu arī ar daudziem klientiem runājot, ka šie atjaunojamās enerģijas M&A varbūt nav gluži klasiski M&A, tādēļ šiem due diligence procesiem ir nedaudz savādāks aspekts. Mēs faktiski, ja tā var teikt, netiek tik daudz vērtēt šis bizness vai sabiedrība kā tāda, bet faktiski būtiskākais ir šī projekta izpēte, kas vairāk ir tāda tehniska, regulatīva izpēte, bet tāpatās. Ko es vēlējos tikai pavisam īsi varbūt uzsvērt, ko nevajag nekad aizmirst, un varbūt šo due diligence procesam nevajag pārāk zemu nozīmi piešķirt. Teiksim, ja jūs esat pārdevējs, šeit trīs punkti, tātad nekad noteikti šajos projektos vienmēr ir būtiski, tāpat kā visos, bet atceraties arī šeit, noteikti atklājiet visu informāciju, jo pēc būtības jau M&A tajā ziņā ir neatšķiras no parastā darījuma. Visu, ko jūs atklāsiet, to visu arī pircējs nopirks, un pircējs pēc tam jau neko no jums papildus par to, ko viņš ir redzējis, prasīt nevarēs. Protams, vienmēr ir izņēmumi, vienmēr ir kaut kādi noteikti specifiski nosacījumi, bet tā ideja ir. Un otrs, kas ir šajos due diligence projektos, ko es esmu arī novērojis, ka, teiksim, M&A projektos pārdevēji ļoti bieži baidās atklāt visu informāciju, baidoties, teiksim, no komerces noslēpumiem tā tālāk. Šie atjaunīgās enerģijas M&A nekādā ziņā nemazinot visas šīs informācijas nozīme, kas ir, teiksim, šajā mērķa sabiedrībā. Viņi, protams, nav klasiski biznesa projekti, un ja vien nav, teiksim, kaut kādi īpaši noteikumi, tur PPA noslēgti ar īpašiem noteikumiem, ko varbūt nevēlas atklāt, parasti šie konfidencialitātes riski atklājot šo informāciju pircējiem ir daudz mazāki šajos projektos, līdz ar to arī pārdevēji vienmēr mēģinām arī mēs motivēt, būt drošākam, atklātākam un tiešām atklāt visu informāciju. Tas ir gan pārdevējiem, gan arī pircējiem, protams, svarīgi, jo pircējs arī vēlas pirkt to, ko pērk. Un, ja pircēja pusē jums gadās būt, tur, protams, arī mēs kā juristi palīdzam, bet arī no jūsu puses droši vienmēr ir jāsaprot, kas ir tieši tas, ko jūs vēlaties uzzināt par šo projektu, jo dažkārt mēs redzam tādu pieeju gan klientiem, gan, teiksim, no otras puses pircējiem, kad, iedodiet visu, kas ir svarīgs. Protams, pārdevējs var censties iedot visu, kas ir svarīgs, bet rezultātā iespējams ir risks, ka nesaņemsiet to, ko jūs gribat zināt, un tāpēc labāk ir jau sākotnēji skaidri nodefinēt noteiktus punktus, vismaz tos svarīgākos, ko jūs vēlaties uzzināt, un tad arī tas, ko jūs saņemsiet, visdrīzāk atbildīs tam, ko jūs vēlaties redzēt. Nākamais jautājums, kas ir, manuprāt, kas varbūt varētu būt interesants jums vai vismaz
neesat varbūt tik bieži ar to saskārusies, šī darījuma risku apdrošināšana Double Insurance. Godīgi sakot, Baltijā un Latvijā, Latvijā, jo īpaši Baltijā arī faktiski šis mehānisms ir jau kādi 10 gadi ļoti zaļā stadijā. Es atceros no savas pieredzes, 17. vai 18. gadā braucu uz vienu konferenci tieši par šiem jautājumiem, tieši diskutējām ar apdrošināšanas brokeriem, cik Baltijas tirgus šajā ziņā neattīstīts, un ka noteikti tūlīt būs izrāviens. Mēs jau esam 25. gadā, mēs joprojām gaidām šo izrāvienu, bet joprojām laika pa laikam darījumos notiek, un iespējams arī kāds no jums, un es arī esmu redzējis, ka šī darījuma risku apdrošināšana tiek izmantot arī atjaunīgās enerģijas darījumos. Tāpēc, ja jums ir plānā, vai plānojat veikt, vai veicat kādu lielāku darījumu, un varbūt arī netik lielu, apsverat šo instrumentu, jo viņš patiesībā ir ļoti labs abām pusēm. Tas nav kaut kas pircējiem labs vai pārdevējiem, tas ir ļoti labs abām pusēm. Pēc būtības, kas tas ir? Protams, jebkurā darījuma dokumentā būs šīs apliecinājuma garantijas, kur pārdevējs apliecina, ka attiecīgi šī sabiedrība vai šis projekts atbilst noteiktām prasībām, kādas par kādām puses ir vienojušās. Un šī apdrošināšana nozīmēs to, ja kāda no šīm prasībām izrādīsies nepareiza un pircējam vai sabiedrībai tā rezultātā radīsies zaudējumi, apdrošinātājs šo zaudējumus seks. Protams, ir tātad principi par to, ka tas neatbrīvo puses no šī rūpības darījuma veikšanā. Pircējiem joprojām jāveic due diligence, pārdevējiem joprojām jāatklāj visa informācija, jo princips kāds šī apdrošināšana principiāli apdrošina to, ko puses nezina. Ja pircējs kaut ko nolaidīgi nav pārbaudījis, specifiski apdrošināšana parasti to neapdrošinās, un ja pārdevējs kaut ko nolaidīgi vai speciāli kāda riska nav atklājis, arī ļoti iespējams, ka tie būs izņēmumi. Tas, protams, arī ir atkarīgs no tā, kura puse šo apdrošināšanu pērk. Bet normālā darījumā, kad puses rīkojas tā, kā būtu sagaidāms, pārdevējs atklāja informāciju, pircējs viņu pārbauda. Apdrošināšana šis ir ļoti labs mehānisms, kā, ja tā var teikt, pietiekami ātri pēc darījuma, kā teikt, novilkt gala līniju un vairs nesatraukties par riskiem. Jo normālā gadījumā, ja apdrošināšana nav, protams, visi zina, ir kaut kāds noteikts periods, kurā pircējs var piestādīt prasības, un tādā gadījumā attiecīgi pārdevējam vienmēr pastāv kaut kādu laiku šis risks, kā prasības var nākt, tad šī gadījumā ir iespēja šo līniju, jeb gala finiša taisni novilkt pietiekami daudz ātrāk. Tā, man jau rāda kolēģi, ka man ir laiks, man ir tikai viens slaids vēl. Kas vēl ir būtisks? Šobrīd vēl nav praksē sanācis, jo nav tādi projekti vienkārši, bet atceramies, ka mums tāds nacionālās drošības likums, ir tāds nacionālās drošības atļauja, Foreign Direct Investments, kas ir Eiropas Savienības līmenī. Un tanī brīdī, kad mums tirgū sāks nākt un tirgoties lieli ražojošie objekti, šobrīd nevienam darījumam šīs atļaujas nav vajadzīgas, jo tie tikai projekti. Tad, kad būs ražojuši objekti, tie, kas pārsniegs 50 megavatus, tur automātiski būs nepieciešama jau ministru kabineta atļauja, jo visas šīs sabiedrības tiek uzskatītas par nacionālai nozīmīgām komercsabiedrībām, kurām attiecīgi faktiskā uzstādītā jauda pārsniegs 50 megavatus. Un atļauja būs vajadzīga gan pārdošanai, gan arī gadījumā, ja mainīsies, teiksim, ne tikai, ja darījums notiek ar daļām sabiedrībā Latvijā, arī, ja darījums notiek kaut kur augstāk, mainās kontrole, arī tad būs vajadzīgas atļaujas, un šīs atļaujas būs vajadzīgas arī pirms darījuma noslēgšanas atļaujas sniedz ministru kabinets, 1-2 mēneši parasti. Un, attiecīgi, ja būs arī jau ražojuši aktīvu pārdošanu, vienmēr arī jāsāk atcerēties, ka šajos projektos var būt kļūt relevanti, ja tā var teikt, arī konkurences padomes atļaujas nepieciešamība. Paldies! Paldies, Nauri!